lietas. Bet mans stāsts būs vairāk kā skatījums uz to, tagad jāizpildas likums, ko tad mēs varam darīt, ko mēs nesaprotam un kur ir tie āķi. Būs atsevišķs punkts, es pavilkšu ārā no tā, kāds praktiskā realizācija notiek un kādi jautājumi. Pastāstīšu arī mazliet, ko dara tēt kiberdrošībā, bet tā nav reklāma, tas ir stāsts, ka tās uzņēmuma struktūras mēdz būt sarežģītas, vai ne? Tā tad ir kaut kādas mātes, meitas, uzņēmumi un tā tālāk, ja? Te koncerns, apakšā tur ir Citrus, Helio, BDA, Pensiju fonds, LMT, skaidrs, ka tie ir atsevišķi, ja? Sapratāt jau problēmu, ja? Tātad iespējams, tur tās meitas uzņēmumi ir arī Nacionālā kiberdrošības likuma subjekts sanāk, BDA, Izglītības informācijas sistēma, akreditēta iestāde, ja? Vajag Citrus, Citrus būvē robežas, būvē cietumus, valsts video novērošanas, tur robežu perimetrus, sniedz tā tad arī kaut kādus IKT pakalpojumus. Kas tad sanāk? Drošības pārvaldnieki vai katram savu. Tīkls kopīgs, datori kopīgi, ugunsmūris kopīgs, politika līdz šim ir viena visā uzņēmuma grupā. Tā kā welcome uz ministra kabineta sēdi, ja, iebildums tiks uzturēts. Tā kā... Kritiskā IKT infrastruktūra droši vien tā varētu nojaust, ka te tā kā tomēr varētu būt kaut kas kritisks, ja? Iespējams, ja? Tā kā dzīve ir sarežģīta un tā kā sāk piemērotās lietas, tad viņas izskatās interesanti, ja? Labi, mazlietiņ, ko vēl pa tiem apjomiem, tur mēs sniedzam arī kiberdrošības pakalpojumus, strādājam tur starptautiskos mērogos, jā, mums ir tur mūsu reģistrā ir tāds zināms cipars ar visādām iekārtām, tur ir arī klientu iekārtas un klientu reģistru uzturēšanas tai skaitā, ja, tur 3000 serveri, 8000 datoru, apkalpojam arī iekārtas un dators un lietotājs zvanus no Meksikas, Austrālijas, Luksemburgas un tā tālāk, bet tie jau nav vairs mūsu darbinieki, tie ir mūsu klienti, ka mēs sniedzam pakalpojumus. Ja. Veicam saimniecisko darbību arī Lietuvā un Igaunijā, un ir arī, protams, kaut kādas atšķirības un zināšanas jāzina, kā tas notiek Lietuvā, kā notiek Igaunijā. Lietuvā, piemēram, uzaicina attiecīgā uzraugošā iestāde, ka tu esi subjekts, nav nekas jāsūta. Tāda mazā atšķirība no Latvijas. Ja? Bet jā, tā tad apjomi mums ir, tīkli mums ir un jāstrādā. Un tad jau nonākam līdz kaut kādiem tieši fokusētiem kiberdrošības pakalpojumiem. Ja? Mums arī ir tur kiberdrošības vadības centrs, DDoS aizsardzība, ievainojumi pārbauda, fokusēta darbinieku grupa. Esam šobrīd 11 darbinieki, kas fokusēti strādājam šajā kiberdrošības jomā, 3 CISMI, 3 CISAS, CISPI, 3 cehi, ko es nenosaucu, kaut ko vēl nenosaucu, 1 OSCP. Ja? Tātad visu kaut ko varam arī izdarīt un sniedzam pakalpojumus, un tieši fokusēt ar tādu informācijas drošības pārvaldnieku pakalpojumu. Šobrīd mums ir 15 līgumi, kur mēs sniedzam šos te informācijas drošības pārvaldnieku pakalpojumus. Tātad esam aizpildījuši ne tikai pa sevi šo te veidlapu iesniegumu, bet esam aizpildījuši arī par citiem. Ja? Un tad aizpildot par citiem arī rodas visādas tās pārdomas un domas, kas tad ir skolpā, kas tad nav skolpā, vai tu atbilst, vai tu neatbilst, vai tu esi būtisks, kritisks, ko tad mēs ņemam par pamatu. Ja? Bet, ja pa tetu, ja, tad mūsu tās pašas tās jomas, ja, esam, protams, elektronisko sakaru komersants un kā teicu, jau arī IKT pārvaldības un kiberdrošības pakalpojums sniedzējs. Ja mēs runājam par kādām minimālajām prasībām, kuras te vēl stāsies Latvijā, tad mākoņu datošanas pakalpojums sniedzējiem un domēnu nosaukumu sistēmas pakalpojums sniedzējiem jau ir spēkā
kiberdrošības prasības, kas izriet Eiropas Savienības deleģētā īstenošanas regula direktīvai. Tātad ir jau atsevišķi Eiropas Savienības dokuments, kur ir uzrakstīts visādas prasības, kas ir jāievēro. Ko tad mēs arī centīgi ievērojam, vai esam ceļā uz pilnu atbilstību tām. Tur visu uzreiz nevar, protams, pirmā dienā izdarīt, vai ne? Tā kā tā, bet tātad eksistē arī tie, kas tīpaši kaut kādus tur domēni, tur DNS serverus piedāvā, tātad jau elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēja, rekursīvie DNS, un tad jau pakrīt zem šīs te īstenošanas regulas. Regulas, kā zināms, piemēro tieši tur, kā saka, nacionālās valdības un likumi īsti iejaukties nevar. Direktīvas tulko nacionālos likumos, taisa viņus cenšas iztulkot lietotājiem. Ja? Bet labi, par tām problēmām, kas tad notika pildot savas un pildot citu šīs te anketas, būtisko pakalpojumu sniedzējs, svarīgo pakalpojumu sniedzējs, forši zinām. Pirmais jautājums, vai jūs esat IKT kritiskās infrastruktūras īpašnieks? Kur to var zināt? Labi, mēs saprotam to, ka varbūt tās uzņēmums ir nacionālai drošībai būtiska komercsabiedrība vai strādā ar sprādzienu bīstamiem kādiem priekšmetiem. To mēs visu varam izlasīt oficiālojos datos, redzēt, kas Latvijā ir kritiskie uzņēmumi. Par to, ka ir kritiskās IKT infrastruktūras turētājs, tas nav publiskā reģistrā nevienā redzams, tas ir, kā saka, viss kopums ir valsts noslēpums, jā, to tā kā nedrīkst baigi tur teikt, jā, kas ir, mēs varam, protams, nojaust. Un tad sarunās ar klientu, prasam, vai jūs esat? Un tā atbilde ir, labi, aiziet paprast, vai jūs esat redzējuši no Satversmes aizsardzības biroja vēstulīti, ja? Nē, nav redzējis. Nē, beigās pēc 3 nedēļām atrod, tātad jā, ir bijis, ir iekļauts valsts tur kritiskās infrastruktūras, IKT kritiskās infrastruktūras tur kā kopumā iekļauts, lai ko tas nozīmē. Ja? Tad sāk lasīt, kas ir šis kopums, un kur tad ir kopums, un kā te vajadzēja saskaņot ar Satversmes aizsardzības biroju, tur tās sistēma uzturēšanas klases, tātad tur tie ABC, kas sarakstīti vairs neskaitās, tāpat tās viss ir jāsaskaņo Satversmes aizsardzības birojā. Kā saskaņos? Labi, to nezinu. Bet tātad tā pirmā lielā problēma ir tā, ka tā īsti nezinu, jo to vēstuli, kas ir atnākusi no biroja ar ģerboņiem un apakšā parakstiem dienesta lietošanai, to nemaz tam IT cilvēkam nerāda un nedod, ja? Un nezinu, vai cilvēks, kuram tā ir parādīta, vairs nestrādā tajā iestādē. Tā kā tā informācija pazūd, un mēs pēc tās loģikas tā kā sakam, tā kā šķiet, ka vajadzētu būt, tu pameklē vēl, pameklē uzmanīgāk, ja? Tas par kritisko, ja? Tad ir, pa to, lai kā tā mēs noteiksim, vai uzņēmums ir vai nav. Kas tad būs tas galvenais? Vai tas, kas ir ierakstīts uzņēmuma reģistrā, NACE kods, kurā viņš nozarē strādā, vai to, ko dara faktiski uzņēmums, kas ir tas galvenais punkts, ko viņš dara, kas tad būs tas pirmais, kā saka, no Edgara jau nedzirdējām skaidru atbildi, sūtam e-pastu, norādam. Ja gribam izvairīties, piereģistrējam, ka mēs strādājam tur puķkopībā, ja, un būs labi, ja. Tātad uzņēmums strādā citā jomā, apmēram tā pārspīlējot, protams. Bet savukārt, ja mēs nonākam atkal jau līdz Edgara apspēlētajām pašvaldībām un uzdotajiem jautājumiem, tad tas jautājums, uz kuriem domes kabinetiem attiecās kiberdrošības likums. Ja mēs paņemam standarta kaut kādu tur rajona domi, vai tā būtu CS vai kas, tur būs 30 vai 40 atsevišķi juridiskās personas. Ja? Tad milzīgs skaits būs tur izglītības pārvalde, būs būvvalde, būs informācijas centrs, pašvaldības policija. Labi, pašvaldības policija var sazīmēt, ka viņi tā kā atsevišķi kaut kādas tur svarīgās sabiedrības drošībai funkcijas veids, tad pašvaldības policija varam nojaust.
Bet tad beigās paliek pāri, ka tajā pašvaldībā tur domas priekšsēdētājs un divas asistentes, ja, tur apmēram pakļaujās kiberdrošības šiem te noteikumiem. Vēl turpinot, varbūt vispār pašvaldībai viss IKT personāls ir iznests ārā uz atsevišķu struktūru vienību, kaut kāds tur digitālais centrs, piemēram. Ja. Pašvaldībai nav IT darbinieku. Tie ir digitālajā centrā. Nu labi, digitālais centrs tātad sniedz pašvaldībai pārvaldītus kiberdrošības un IT uzturēšanas ārpakalpojumus. Nu tātad labi, viņš tas digitālais centrs būs būtisko pakalpojumu sniedzējs, dēļ tā principa. Ja, tad vismaz 2 vai 3 struktūras esam identificējuši, kuriem jāreģistrējas pašvaldības, kā tāda lielā čaula, ja, tad ir šis te digitālais centrs, kas sniedz pakalpojumu pašvaldībai, uztur IT sistēmas, un tad pašvaldības policija. Būvvalde kaut arī uzliek administratīvos sodus un nodrošina sabiedrības kārtību, bet varbūt būvvalde tomēr tur nav tik ļoti būtiska. Ja? Tad nākošais ir valsts deleģēto funkciju sniedzēji. Tiem arī nav tādi ierobežojumi uz uzņēmuma apmēru. Ja Edgars teica, tad jābūt vismaz lielam vai vidējam. Ja mēs lasām likumu tā, kā mēs lasām, tad tur ir deleģēto funkciju sniedzēji. Kā rezultātā iznāk Ķekavā un citās domēs mazais bērnu dārzs, kuram ir līgums ar domi par valsts deleģēto funkciju izpildi, nodrošināt pirmskolas bērnu izglītību, pakrīt zem kiberdrošības likumu. Viņiem sanāk, ka jāieceļ pārvaldnieks un tā tālāk. Labi, ieslēdzam, protams, saprātu un droši vien tam bērnu dārzam ar 4 audzinātājiem, tomēr to kiberdrošības pārvaldnieku un visu to neieceļam, bet vienalga tas jautājums kaut kā jārisina, vai tas ir kāds tur arī doktorāts, kuram ir valsts deleģētās funkcijas, arī nonāk, arī tā skaitā Latvijas evaņģēlistu luteriskās baznīcas sinoda, kur sniedz deleģēto pakalpojumu, baro trūkumu cietējs, nonāk šajā lomā. Ja? Bet viss kārtībā, mēs tur arī viņiem palīdzam, ja? Tur varam nosūtīt pikšķeri par Jēzu parunāt. Ja? Tā kā viss kārtībā, ja? Tur ar viņiem ar drošību tiešām viss forši. Ja? Tā kā tajā ziņā nav. Ja? Bet tā ir arī tāda neatrisinātā problēma. Arī kaut kāda, droši vien kādā brīdī vajadzēs vērt vaļā to Nacionālās kiberdrošības likumu. Zinu, ka nav stils tur 1. gadā vērt vaļā, varbūt bišķi vēlāk, ja? Bet ir kaut kā tās pretrunas vajadzētu tomēr atrisināt tāpatās pa izglītības informācijas sistēmām. Ja? Labi. Ja tur kaut kādas pašvaldības var pateikt, nē, mēs izmantojam tur kādu valsts izglītības informācijas sistēmu, mēs neko neuzturam, ja, bet, teiksim, gadījumā ar BDA, viņiem ir Eiropas Savienības projekti, viņiem ir pienākums uzturēt informācijas sistēmu, kurā ir kursu dalībnieku visas lietas, lai tur Eiropas naudas dabūtu, ja. Tāda lieta. Tik tālu pa pašidentifikāciju liekam nākošo bildi, ja. Pa tiem pārvaldniekiem jau tur izskanēja, varbūt baigi daudz neatkārtošas tā pieejamība, pieredze, izglītība, certifikācija, reputācija jautājumi. Ja, tur, kaut kā tos cilvēkus jau kaut kādā laika periodā varbūt tās dabūs, bet tie ierobežojumi pārvaldniekam, kā ieņem tur vairākos uzņēmumus, īpaši grupas uzņēmumu ietvaros, ja, ir arī, teiksim, praktisks piemērs, kur IKT kritiskās infrastruktūras īpašniekam vispār nav IKT personāla. Nav. Arī liela grupa, 500 miljonu apgrozījums. IKT kritiskā infrastruktūra atrodas uzņēmumā, kurā vispār nav. Uzņēmumu grupai, labi, tur viņiem vēl kādi 3 būtisko pakalpojumu sniedzēji. To visu veids daži cilvēki, ja. Bet arī tā tad, viņiem vispār nav sava cilvēka. Tā kā, tie ierobežojumi pārvaldniekam ir tīpaši uz uzņēmumu grupas ietvar, manuprāt, ir nepareizi un ne pie kā laba nenovedīs. Ja mēs skatāmies uz uzņēmumu grupu, ja, tad
pašā direktīvā, ja tā būtu starptautiskā grupa, ja būtu Lietuva, Igaunija, varētu izvēlēties, kurš tad tas uzņēmums ir tas vadošais grupā. Ja? No direktīvas viedokļa starptautiskā mērogā var pateikt, kura valsts ir vadošā. Ja? Bet šajā gadījumā, teiksim, uzņēmuma grupā, vai tas strādā medicīnā, vai kā tur telekomunikācijās, būvniecībā un tā tālāk, nevar pateikt šo, kurš ir vadošais uzņēmums grupā. Līdz ar to arī droši vien varētu tiem pašvaldībām droši vien arī būtu saprātīgi, ja būtu viens kiberdrošības pārvaldnieks kopā ar visām pakļautības iestādēm, līdz kā tas ir jau no 18. gada, kopā ar datu aizsardzības speciālistiem. Tur ir viens Laims Lācis, kas tur rūpējās pa visu tur novadu pašvaldību. Kādēļ to nevarētu darīt viens cilvēks un kādēļ jāieceļ ir kaut kas atsevišķi un katram uzņēmumam jāveido sava politika. Vai tiešām taisīs pašvaldības policija atsevišķu savu politiku, ja? Vai TED grupā tāpēc jātaisa būtu atsevišķa politika katram meitas uzņēmumam? Līdz šim tas bija uzņēmuma attiecīgā valde, pārņēma grupas līmeņa politikas un tās tika pieņemtas un diezgan sekmīgi lietotas. Ja? Un arī tas pats par tiem deleģēto pienākumu veicējiem, ja tur ir kaut kādi kopīgi, tomēr droši vien vajadzētu paskatīties to, izdarīt kaut kā saprātīgāk un labāk, jo šobrīd tur, tad uz kuriem kabinetiem attiecās pašvaldībā. Ja? Katrs kabinets, kas kādreiz bija departaments, tad ir atsevišķa juridiskā persona. Ja? Ir 30 un 40. Labi. Ko par to, par politikām, noteikumiem. Kiberdrošības politika, mēs zinām, kādas tur prasības ir. Papīrs pacieš visu, varam izdrukāt, dabūt templeitus, ierakstīt vajadzīgās vietas, būs forši viss kārtībā. Bet, protams, ir jāpārdēvē tas, kas bija IT drošība, jānosauc par kiberdrošības politiku, ja? vai tādas lietas jāizdara. Lielāka jautrība jau iestājas ar iekšējiem normatīviem aktiem, jo šoreiz tiešām ir jāizstrādā daudzi jauni, tur kaut tās incidentu pārvaldes lietas un rezerves kopiju veikšanas kārtības un daudzas lietas, kas, ir ko padarīt. Ja? Tas ir tāds varbūt grūtāk dabūt tādu sakarīgu rezultātu, strādājot ar klientiem. Ir dažādi šie gan ļoti labi piemēri, gan ļoti grūti realizēti piemēri. Ir atsevišķas iestādes, kur dabūt cauri kaut kādu normatīvu aktu, tas ir vājprāts. Ja? Tur ir 101 saskaņošana vajadzīga un saskaņošana notiek, man liekas, pat trakāk nekā tiem ministru kabineta noteikumiem par minimālajām prasībām. Ja? Ir arī citas iestādes, kur tāda politika 3 reizes dienā var apstiprināt, ja? un cik jums viņas vien vajag, ja? Kādas vien vajag. Par kiberhigienas pasākumiem klienti un mēs paši, protams, īstenojam, kur varbūt ir vairāk tā uzmanība jāpievērš, ir tas tieši, kur varbūt tagad ir tāds trūkums, ir tā efektivitātes novērtēšana, kā mēs novērtējam, vai tās mācības, ko mēs veicām, bija efektīvas. Ja? Tas ir tāds zināms, visdrūzāk to var kaut kādu testu novērtēt, vai tad tur saķeksēja labi pareizi, vai pikšķerēšanā iekrita vai neiekrita. Tāda kaut kādas efektivitātes mērīšanas. Ja? Instruktāžu, protams, arī varam tur izmērīt, vai visus noinstruē, vai visi apmācījās, kur tad ir tas apmācību plāns pieejams darbiniekiem, arī kurā tur intranetā viņš viņu redzēs, ja? Kas ir ārkārtīgi svarīga lieta padarīt. Bet to, protams, arī var veikt un dabūt gatavu. Kas attiecās par to IKT resursu un informācijas sistēmu katalogu, neesmu redzējis nevienam kaut tuvinājumā, ka būtu izdevies realizēt kaut nelielu daļu no tā, kas, teiksim, ir sarakstīts anotācijā. Ja? Izmanto, arī jau pašvērtējuma formā ir sarakstīts, ko te jūs tur atķeksējat, bet visdrīzāk tur jāatķeksē gala rezultātā viss, jo
man nav īsti izdevies atrast tādu foršu, skaistu sistēmu, kas visu izdarītu. Ja? Tātad personāla grāmatvedības sistēma, grāmatvedības sistēmā tur pamatlīdzeklis, kastīte, kas nopirkt, ienākus, izgājus, kaut kādā personāla sistēmā citi diezgan veiksmīgi pamanās aprakstīt lietotāju tiesības, kas ir piešķītas kaut kādam cilvēkam, bet, ja tas pieaug kaut kādā lielākā apjomā, tad tas paliek jau vairs nepārvaldām, tad nāk, protams, palīgā kaut kādi aktīvās direktorijas rīki, tur entra par lietotāju kontu pārvaldībām. Arī vīrusķērājiem daudziem ir inventorija moduļi un var dabūt, kas tad ir mūsu parkā, kādas versijas, kādas programmatūras to dabūt. Diemžēl atkal to kaut kādā veidā salinkot kopā ar kaut kādām citām sistēmām ir grūti. Tad kā jau izmanto visu, kā kurš cits to pamanās darīt Excelī, citam ir Microsoft Lists, starp citu var tāds neliels uzņēmums, tīri smuki Microsoft Listā savadīt datus iekšā labākā Excelī. Uzreiz vairāk lietotāju režīmus uztaisīt, citu tur Microsoft Dynamic. Ir specializētie rīki. Mums arī ir, protams, specializētie rīki pie tādiem apjomiem, lietojam un strādājam un plus mīnus kaut ko spējam aprakstīt, bet, ja mēs gribētu tā tiešām sirsnīgi visu sarakstīt, tā kataloga sadaļa ir diezgan sarežģīta un grūti arī pārvaldām. Tehniskās prasības, par tīklu pārvaldību, te jau visur ir kaut kādas tur segmentācijas lietas, ja? Ir varbūt nodalīti tīkli, bet viņi tur savā starpā visi komunicē, ja? Tātad nav kaut kas loģiski tur paveikts līdz galam, bet vismaz ir virziens, ka ir nodalīts tur šīs te kameras ir video novērošanai, tas ir kaut kam citam, ja? Žurnāla failu pārvaldība, lielā problēma ļoti daudziem ir tie saucamie tīkla flow saucamie pieraksti, ja, kas nav. Liela daļa no tā flowa varbūt, ka varētu dabūt arī no, tāda jau augstāka līmeņa ugunsmūra, ja tur saslēdz viņam bez mazliet to debug režīmu, un tad tur varētu dabūt visas tās paketes, kas ir izskrējuši cauri visos virzienos. Standarta ugunsmūrs, ja visu to ieslēgs, tad visdrīzākais nokārsies, un jūs nevarēsiet vairs kaut ko palietot, ja. Žurnāla failus, kiberdrošības pārvaldniekam vajag pārskatīt, organizācijai vajag noteikt kaut kādu kārtību, kā viņus pārskatīs, pārskatām reizi gadā un esam atbilstoši direktīvai un likumam, ja. Rezerves kopija pārvaldība, plus mīnus visiem ir kaut kādas rezerves kopijas. To cilvēki saprot, ka rezerves kopijas vajag, rezerves kopijas ir, tā, ka rezerves kopijas nebūtu, nav. Problēma ir ar tiem glabāšanas laikiem, kas ir noteikts, tas gads un kāds jau tur kuram, tad mēs ar tā domājam, mums ir tur interaktīvā televīzija, raidījumu arhīvs, kuram jābūt ir 1 nedēļa. Vai mums tāpēc vajag televīzijas arhīva rezerves kopiju, kas glabājas gadu, atjaunot uz stāvokli pirms gada, noskatīties to televīzijas panorāmu, kas bija pirms gada, kam tas vajadzīgs. Tā kā ir kaut kādas lietas, ka šīs te rezerves kopijas glabāšanas ilgumi ir krietni pārspīlēti arī, vai jums izdosies atjaunot Microsoft 365 stāvokli, kāds viņš bija pirms gada. Droši vien datus, jā, bet uz visu sistēmu stāvokli neizdosies, jā. Nākošā prasība ir nenoteiktās prasības, kuras nav. Iespējams, viņas bija vecajos MK442. Šobrīd viņu nav. Ievainojuma testēšana, tātad subjektiem nav pienākums viņus pašiem kaut ko tur testēt darīt. Nacionālās kiberdrošības centrs vai SAPS var kaut ko, ir tiesības viņiem veikt, testēt vai pasūtīt testēšanu, bet subjekts var rīkoties bezatbildīgi un neko netestīt. Tas netiek prasīts.
Banku nozarei, protams, tiek prasīts, un tur reiz nedēļā veikt tīkls, savu tur perimetru vismaz skanēšanu, bet pārējiem tas tā kā nav. Ja tur kāda pašvaldība vēlas vai kaut kāds iegādāties skanēšanas rīkus, tad tā ir bezjēdzīga, neliederīga valsts budžeta līdzekļu tērēšana neparedzētiem nolūkiem. Ja? Tātad, ja nav noteikts pienākums kaut kur likumā kaut ko darīt, tad to visdrīzāk valsts iestādes nedrīkst darīt. Tāpatās izmaiņu vadība un atjauninājuma instalēšana arī nav nekādā veidā, var teikt, noteikta ministra kabineta noteikumos. Tiesa gan jums ir pienākums, tad, kad jūs to esat izdarījuši, reģistrēt izmaiņas katalogā, un pirms jūs veicat izmaiņas, atjaunināt, jums ir pienākums veikt rezervas kopēšanu. Tātad paņemam kopiju, pabeidzām darbus, izmainījām šajā te katalogā. Ja? Arī antivīrus nav vajadzīgs. Ja? Ja pērkat antivīrusu, valsts kontrole var iet jums teikt, ka jūs te tērējat naudu. Kādreiz mums bija e-pasta, tur kaut kādas drošības prasības. Tagad tās arī nav. Pagājušo nedēļu sūtīju vēstuli uz Tieslietu ministriju pasts@tm.gov.lv un atnāca man automātiski atbildi, ka mans e-pasts ir sliktas reputācijas. Tātad senderim tur bad reputation. Tā vien gribās uzrakstīt Tieslietu ministrijai, kas viņiem ir pret mani, kāpēc viņi uzskata, ka man ir slikta reputācija un noteikti iestādē pienākumu pieņemt no manis šo e-pastu. Uz kādiem tiesību aktiem viņi nepieņem manu e-pastu. Ja viņi noraidīs, tad var iet tur, nezinu, uzdot administratīvajā tiesā aktu. Tieslietu ministrijai pieņem šo e-pastu. Labi, pārspīlēja, protams, ja, bet kuriozi tur var sanākt, ja, un strīdi var sanākt par to, kas ir vai kas nav pienākums. Privāto tiesību subjekts var darīt, kā likums saka, un darīt vairāk, ja, tātad nav aizliegts. Publisko tiesību subjektam jādara tas, kas rakstīts likumā, un vairāk darīt, vismaz kaut kādā pusrindkopā ir jāieraksta, ka viņš kaut ko drīkst darīt. Ja. Šobrīd tā gluži nav. Var jau būt kādā tur, nezinu, valstī, tur informācijas sistēmas spraudnī ir kaut kas tāds ierakstīts, ka var uzlikt antivīrusu, bet īsti laikam nē. Atbilstības sasniegšana. Vai kāds ir jau pamēģinājis aizpildīt atbilstības pašvērtējumu veidlapu? Viens. Un kā gāja? Neizdarīt. Jā, neskatoties uz to, ka ir daudz par tiem ārpakalpojumiem, nav arī nekas tajā atbilstības anketā par ārpakalpojumiem vajadzīgs, tātad tas pašvērtējums ir kaut kur tur tā kā pazudis. Bet ar ārpakalpojumu līgumiem jau, protams, vēl tā problēma dabūt un parakstīt un to piekrišanu no tā partnera, kurš jums tur sniedz tos pakalpojumus, ka viņš tur ir gatavs tur savu galvu tur likt tur kaut kādās tur cilpā, ja. Bet aicinu tiešām paskatīties pašvērtējumu, pamēģināt viņu aizpildīt. Daži vārdi un uzsvari mainās no tā, kas ir pašos MK noteikumos un kāds ir ierakstīts pašvērtējumā. Varbūt jaunajā versijā tās pretrunas tur nebūs tik lielas. Bet, ja mēs runājam par tiem konkrētiem datumiem, ir kaut kādi pagājušie datumi. Jā, 8. novembris bija tad, kad stājās datu centru pakalpojumu sniedzējiem tā Eiropas deleģētā īstenošanas regula spēkā. 17. janvārs DORA subjektiem, tātad bankas, apdrošinātāji, visādas tur finanšu institūcijas, ka tiem stājies spēkā. Labi, Latvijas bankas, tur tas likums vēl kavējās, bet tās, kas atkal lielās bankas, tās tieši pakļauts Eiropas centrālajai bankai, viņiem jau viss ir stājies spēkā. Ir tas oktobris, ka tur tas pārvaldnieks jāieceļ, bet tur pa vidu tiem, kas ir tur kritiskā, vēl jāizsūta ir Satversmes aizsardzības birojam vismaz 3 mēneši iepriekš tas cilvēks pārbaudē, tātad arī tur pienāk klāt papildus datumi, ja, pa vidām, un tad ir vēl tie pārējais nosacījumi tur elektronisko sakaru komersantiem līdz pat 2030. gadam, kad tad gan mums būs viss droši, vai ne? Laiks bija maz.
pārskrēju pāri galvenajām lietām. Varbūt kāds viens jautājums, un tad arī beidzam. Lūdzu. Es varētu uzdot tev jautājumu. Te tam ir, gandrīz laikam pusi no visas Latvijas IP4 adresēm. Jums ir milzīgs daudzums klientu, un šie klienti var būt svarīgāki, viņi var būt mazāk svarīgi, viņi varētu būt galīgi nesvarīgi no jūsu, kā no biznesa viedokļa puses. Vai jums ir kaut kāds plāns, kādā veidā tiek prioritāri atjaunos pakalpojumus kaut kāds liels ķibeles gadījumā? Mums ir, protams, ka tādi plāni ir un viņi ir. Prioritāte, protams, ir lielie biznesa klienti, kur mums ir pakalpojumi, tā SLA vienošanās, jā. Bet, protams, ir tur kaut kāds veselais saprāts, privātiem klientiem arī mums tas noteiktais laiks pakalpojumu atjaunošanai ir ilgāks nekā biznesa klientam. Un biznesa klientiem, protams, arī ir uztaisīts, tur varbūt rezervēti pieslēgumi no viena, otra puses, varbūt viņiem ir tur vispār vēl cita sakara komersantu pieslēgumi. Tā kā tā. Paldies par interesanto prezentāciju. Es varbūt mazliet nokomentēšu. Pirmkārt, man liekas, ka nevajag baidīties runāt par šo tēmu no dažādiem aspektiem, un tas ir arī tas, ko mēs šeit esam mēģinājuši darīt. Skaidrs, ka nav tas ceļš rožēm kaisīts, un ka ir problēmas, un ka viņas būs. Bet varbūt viens komentārs par to, kāpēc tajos kabineta noteikumos minimālajās prasībās jūs neredzat punktu par paroles garumu un neredzat punktu par e-pasta drošības prasībām. Tas ir tas, ko mēs ar visu kopienu runājot sapratām, ka nevajag šajā līmenī noteikt tādas detaļas, ka tas ir jāatstāj iestādes līmenī, kur katrs pats, sekojot šiem te principiem, var nodefinēt, vai viņam vajag tur 12 simbolu paroli vai 18, vai viņam ir 2 faktori tādi vai 2 faktori savādāk. Un tāpat arī par citiem tiem jautājumiem, kas agrāk bija minimālajās drošības prasībās, un šobrīd viņas tur nav. Tātad tas ir, jums ir virsmērķis sargāt savu infrastruktūru, un kā to izdarīt, ir kaut kādi punkti, tātad pavedieni, bet nav noteikts precīzi, ka šeit ir pietupiens un tur ir jāpalecās. Tas ir viens. Otrs par to, ka valsts iestādes nevar darīt neko, kas nav uzrakstīts likumā skaidri un gaiši. Es neesmu jurists un es negribu uz skatos par to strīdēties, bet tādā veidā mēs, tas ir tas skats, un man liekas tā pieeja, kāpēc daudziem liekas, ka valsts iestādes ir bezjēdzīgas, ka viņas nedara neko sakarīgu, neko labu un tā tālāk. Tas ir tas skatu punkts, ja mēs izlasām, man šeit vajadzēja pietupties, un tālāk nav teikts, ka vajag piecelties. Tad es arī palikšu pietupies līdz, mēneša galam, līdz algas dienai. Ar šādu domāšanu mēs savas infrastruktūras neaizsargāsim. Ir jādomā ar galvu, ir jāpieņem lēmumi, ir jāuzraksta noteikumos, iekšējos noteikumos, kas tad ir vajadzīgs, lai mēs tās savas infrastruktūras aizsargātu. Tā kā es aicinātu šīs lietas tomēr paturēt prātā un piecelties, ja nav rakstīts, ka ir jāpieceļās. Paldies!